Te ir arī kaut kāds, es nesaprotu, maratons. Tur tā laikam ļoti svarīga persona skriena. Bija mazliet problēma pie braukšanu. Bet mums Lisabonā viesnīcā iečekošanās ir tikai no 2. Tā kā mums ir jāizdomā, ko darīt. Jā, bet viņš laikam ir ļoti svarīgs, tur es nezinu. Bet man Kristus nerviem, ja man tā pavadīja. Vai iesim kaut kādu Palacio Nacionālu apskatīt. Tā, kur te tā ieeja? Tur laikam pa tiem vārtiem. Palacio Nacionālu. De Queluz. Var iegādāties. Iesim skatīties. Šī pilī mums atļauj, ne tikai mums, bet arī visiem pārējiem ir atļauts arī filmēt. Jo iepriekšējā mēs bijām, tur filmēt nedrīkstēja, drīkstēja tikai fotografēt. Un es tā arī nesapratu, kāda ir atšķirība, kāpēc drīkst fotografēt, bet filmēt nē. Kā direktors kāds pieņem lēmumu, tāda ir atšķirība. Nē, laikam. Loģiskā nav nekā. Kas te dzīvojas? Nezinu, karaliskā kaut kā ģimeņa jau nacionālais palacs. Pagaidām tā. Man liekas, ka te prasītos tādu rūpīgāku restaurāciju, ne? Kā tev liekas? Un šitā zāle jau gan ir iespaidīga, paskaties. Šī jau jā. Nē, man patrauja iekšā. Rekā šitie tur tos balstas tā. Laikam, jā. Karalienes Tu jau var arī pasūtīt vienmēr ar gidu, visu pastāstīs, parādīs. Ko viņi te darījuši tajā Latvijas istamā? Arī tumšā. Ēdam zāli. Tur jau arī bija vesels protokols izstrādāts, kā pareizi ēst. Tas var šieliņš izsvērts. Tā komplekti negribētu mājā. Nezinu, varbūt. Skaisti. Griests. Jā. Ciltskoks. Jā, ir kaut kas dzīves. Es to nezinu, es tik zinu, ka Rakstīts. Monarhija viņiem beidzās pagājušā gadsimta sākumā. Mēs ar Arturu nospriedām, ka viņi ļoti aizraušies ar spoguļiem. Viņiem visur te spoguļi ļoti daudz. Tie spoguļi gan ir tādi reci un jau sākuši bojāties. Varbūt te laikā tas ir kaut kāds dizaina elements. Varbūt. Spoguļi rada telpu lielāku un vešāku. Jā, varbūt. To es tiešām nezinu. Tās ir mūsu fantāzijas par tēmu. Tagad interesanti. Nu, interesanti paskatīties, bet tajā laikā es negribētu būt dzīvojusi. Arī nekā karaliene vai princese. Vēl jau mazāk kā kāds
strādnieks vai zemnieks. Pastaigāsim vēl pa pils dārziem. Pils. Tā, reku, te ir karta un virziena rādītājs. Mēs izpētīsim, uz kur pusi jāiet, kas kur ir. Kā viņi tas tā ir galveni atpūtās acīm redzot. Arī tie ažu-ležu maliņām. Viņi vienkārši šitas laikam bija uzpludināts. Varbūt, jā. Tu tā izskatījās, varbūt trepas arī varēja kāpt klajā. Jā. Pamalīgi tāds tas dārs iekārtos tiešām. Turpinām pastaigi pa pils dārziem. Karaliskajiem dārziem. Karaliskajiem, jā. Nevis šādiem tādiem, bet karaliskajiem. Kur mēs tur gājām? Tur bija tā galvenā ieeja. Nezinu, tu nav kaut kur tur tālāk, tad jāiet ar tur. Cilvēku uz to pusi tur iet. Tā teiks, mums baltā granīta. Soliņi. Smuki ieguldīts ir. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti tiešām. Tā. Es pat teicu, ka tiešām majestātiski. Biļeti maksāja 13 eiro vienam, bet es teiktu, ka bija tā vērts. Gan iekšā bija skaisti, gan dārzi ir skaisti. Turklāt, kā Arturs saka, vēsturiska vieta. Man arī patīk, vai nu mēs paspējām būt viena no pirmajiem vai kā, bet nav arī ļoti daudz cilvēku. Kad, negāž te visu apkārt, tas arī ļoti pozitīvi. Nu ko, jādodās tālāk.